Sveiki, mīļie, prieks redzēt jūs te kuplā skaitā. Un kā tad radās konferences ideja? Īsi mēģināšu izstāstīt. Domājot par to, kā cilvēka identitāte, šī garīgā identitāte, ko mēs zinām, kas ir cilvēka garīgā identitāte, ir varbūt tāda lieta, ko mēs praktiski dzīvē visi zinām, varbūt lielākā daļa no tiem, kas esam šeit, bet kā šo cilvēka garīgo identitāti satver tādās sfērās kā zinātne, medicīna, politika, likumdošana, pedagoģija un tā tālāk. Un par to domājot, radās arī ideja par šo konferenci, ka vajadzīgi būt konference, kurā mēs varam apskatīt šo cilvēku identitāti, ģimenes identitāti no dažādiem rakursiem un pozīcijām. Gan no likumdošanas, gan no medicīniskās puses, gan no garīgās puses. Un tieši šis ir tas iemesls, kāpēc uz šo konferenci mēs tieši aicinājām mācītājus, pedagogus, mediķus, juristus, politiķus, nevalstisko organizāciju vadītājus. Respektīvi visi tie cilvēki, kas vairāk vai mazāk tomēr ir saistīti ar cilvēku identitātes lomu sabiedrībā. Un tā 2022. Gada novembrī devos ciemos pie asociācijas ģimene un Latvijas vīru biedrības, izteicu šo ideju, un mēs kopīgi nolēmām, ka vajag darīt. Un tā, mīļie, vairāk kā gadu esam dzīvojuši šajā idejā, bet tāds aktīvs un intensīvs darbs, protams, ir bijis pēdējā pusgada laikā. Un tāpēc man ir milzīgs prieks, ka mums ir atsaukušies, un tāpēc arī šeit ir viesi, ne tikai lektori, bet arī viesi no 15 valstīm. Tā kā šeit ir pārstāvi no 15 valstīm. Laikam viss nesaukšu, jo kādu aizmirsīšu nosaukt. Un vairāk kā 30 organizācijas, prezentēs sevi kāds 20 organizācijas, bet vispār šeit ir pārstāvēts 30 organizācijas. Un tāpēc arī lektori mums bija svarīgi meklēt, lai arī lektori pārstāv dažādas sfēras, ka tie ir ne tikai mācītāji, kas runā par garīgo identitāti, bet ka tie ir arī ārsti, ka tie ir arī politiķi, ka tie ir arī juristi, pedagogi un tā tālāk. Tāpēc tad mēs mērķiecīgi devāmies zvejot lektorus uz dažādām valstīm, dažādās konferencēs esot, noskatījām, un tas arī ir tāds Dieva darbs, kā Dievs ir savienojis mūs kopā vienā šajā brīnišķīgajā projektā, ko es ticu, ka tam būs arī augļi un turpinājums. Augļi noteikti būs, un turpinājums arī būs, jo izmantošu iespēju arī pateikt, kad mēs visi esam tādā vēsturiskā punktā, momentā, jo taps dokumentālā filma, iespējams taps dokumentālā filma par cilvēka identitāti, un daudzi materiāli no šīs konferences tiks izmantoti šīs filmas tapšanā. Tā kā varbūt, ja jūs iekļūsiet kādā kadrā, tad ziniet, ka jūs iekļūsiet vienā vēsturiskā momentā. Un nobeigt es gribu ar jūs esat pasaules gaišums. Mēs katrs esam pasaules gaišums. Bet, kad mēs sanākam kopā, tad mēs esam pilsēta kalna galā. Mēs vairs neesam tā viena mazā lampiņa, bet mēs kopā esam pilsēta kalna galā. Un es ticu, ka šajās dienās mēs kā šī pilsēta kalna galā izgaismosim cilvēku, kurš ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Un visa slava un gods aizies Dievam. Paldies!